Atbalsta lielākais specializēto dzērienu veikals Latvijā Spirits and Wine. Lats veikali visā Latvijā! Ak, skaistā dzīve, mēs par tevi vien dziedam. Kamēr cipārā rozes saldas uz galda mēs dziedam. Ak, skaistā dzīve, mēs par tevi vien dziedam. La dolce vita per sempre. E come va il ritmo dello baclajan la noce? Ma buongiorno, super ricca scazzai, la dolce vita rapakal. U me šodien sākam ar ritmo, jo ritmu tu piemēram tagad sēdi uz dīvainā cēlies un dejo ko par mums. Jo pirmdienā vajag dot to draivu, to enerģiju, lai tu varētu sākt nedēļu uz priekšu ar vislabākam, visforšākam enerģijam. Un tāpēc es uzreiz iepazīstināšu, jūs jau redzat, kas man ir te blakus. Skaista, superīga, mana forša Milda šodien ir šeit pie manis. Inese Davidsone, buongiorno, amore mio. Tātad, Inese ir kopā. Tu esi henna guru, saimniece, tu esi, guru tu esi vispār, tu man arī teici. Kur tu var atrast? Bieži vien virtuvē, vai ne? Bet bieži vien tu esi, mīļa, saistīta ar ļoti saistošām tēmām, ļoti interesantām un arī ļoti nezinošam, jo tomēr cilvēki nezinošam pareizi, cilvēki nezin par daudzām tēmām, par ko tu stāsti un par ko tu zini ļoti labi, un mēs šodien tieši par to arī runāsim. Sākam ar to, ka mēs šodien, galvenā sastāvdaļa būs baklažani, bet es tev došu vārdu. Inese, buongiorno, labdien! Buongiorno! Inesi, tad esi šeit ar saviem superīgiem tetovējumiem, henna tevi zīmējumiem, nevis tetovējumiem, zīmējumiem. Un tā tālāk. Mīļā, ko mēs šodien gatavosim? Kā mēs varam sākt labi ar pareizo pēdu mūsu nedēļu? Šodien mēs gatavosim baklažānus, kā brīnišķīgu atvaļinājumu laiku uzkodu, un garnēsim viņus ar balriekstiem un ķiplokiem un paštaisītu pesto. Paštaisītu pesto. Lai afrodiziaki arī viesotos mūsu maltītē. Ko nozīmē afrodiziaki, mīļa? Tas nozīmē iespēja vairāk baudīt šo ēdienu, arī smalkās vibrācijās, lai mūsu organisms ir piepildīts, piesātināts, un lai mēs jūtamies priecīgi un spējam baudīt ar vien labāk šo vasaru, šo brīnišķīgo vasaru un atvaļinājumu laiku. Un lai arī tā privātā dzīve, tie hormoni skrien ātrāk, es saprotu, jo afrodiziaki tev, asinis riktē vairāk vēnas, vai ne? Afrodiziaki vairo enerģiju, un enerģija ir tas, ar ko griežās vispār jebkas mūsu dzīvē. Un vēl mēs šodien gatavosim arī hačapuri. Un hačapuri Tevi dievinu. Klausas. ir tāds brīnišķīgs cepumiņš ar sulīgu un garšīgu pildījumu, kuru mēs arī varam ēst gan pie svaigiem salātiem, gan garšīgā, brīnišķīgā piknikā, gan vienkārši kā lielisku uzkodu pie vīna. Hačapuri ir gruzīņu, vai ne? Jā, hačapuri ir iespēja apvienot visu to, par ko sirds tvīkst. Kolosāli. Mīļā, mazgāju rokas, esmu tava rīcība. Ar ko mēs sāksim? Kāds būs process? Vispirms mēs gatavosim baklažānus, jo baklažāni ir tie, kuriem nepieciešams apsālīties un nedaudz mazliet atsuloties, lai viņi spētu labāk uztvert visu to, visu to, ko mēs viņiem tālāk piedāvāsim. Savukārt tavs uzdevums vīriet virtuvē. Ir skatīties uz tevi. Nē. Kapāt valriekstus un 3 daiviņas no ķiploka. Ķiploks un 2 saujas valriekstu. Mēs sakapājam sīki, lai mēs vēlāk varam likt virsū uz baklažāniem. Ok, es tev parādīšu, starp citu, runājot tieši par enerģijām. Kā mana mamma strādā ar ķiplokiem? Stāsti. Jo, zini kā, es nezinu, ka tu atbrīvo daiviņas no mīzas, bet mana mamma ir baigi laba metode, un viņa man teica, kādu, piemēram, kaut kas, mājas var ar tēti, viņa kaut kā nebija, viņa paņēma vienkārši šitas daiviņas, zini kā, 1, 2, 3. Brīnišķīgs sieviete realizējās virtuvē. Jā, arī visas dusmas noiet. Jā, un uzreiz pie vīra ar smaidu, viss kārtībā. Tieši tā, brīnišķīgi. 5 bērni, mīļie cilvēki. Kolosāli! Tas jau 5. Ja mēs runājam par enerģijas vairošanu un par vispār iespējām virtuvē, tad tas ir jau kaut kāds pilnīgi jau tā kā sākums visam.
Inesi, pastāsti man par, tu runā par enerģijām. Vai virtuve ir vieta, kur tas enerģijas ir ļoti daudz atrodamas un var mainīt un var, taisīt augšā tas enerģijas, tā. Redz, kas ir, sieviete ir tik brīnišķīga, ka viņa spēja enerģiju radīt jebkur, kur viņa ir. Un sieviete virtuvē, tas nozīmē, ka viņa spēja gan realizēt sevi tur, gan arī spēja dot visiem ģimenes locekļiem to, kas viņiem ir vajadzīgs. Caur šo mīlestību, caur šo iespēju būt piepildītiem ar ne tikai ēdienu, bet arī ar šīm vibrācijām. Klausies, jā. Testē. Sals ir šeit, man liekas, tas ir skaidrs. Es nezinu, man liekas, tas... Jā? Salsa. Es ceru, ka tas ir Klau, es ar nāzi to sakapašu, bet man ir tie... Lūdzu, kā pār nāzi. Jā, tas ir brīnišķīgs. Jo tu esi meistars virtuvē. Es tā kā Raimonds man iemācies, es to darīšu. Jā, tā labi sanāk. Punkts šeit un tad apkārt. Klau, tu esi viena no tādām sievietēm, kura domā, ka tikai sievieti jāgatavo, vai tomēr vīrietim jābūt virtuvē un viņam arī jāgatavo un jālutina sievai vai sievietei, savai sievietei. Man patīk arī vīrietis virtuvē, man patīk arī vīrietis pie galda, man patīk arī vīrietis lielā istabā. Bet vīrietim ir jābūt tur, kur viņam vislabāk patīk būt. Tāpēc, protams, ka ēdienu gatavošana tā ir iespēja dot visai ģimenei savu prieku, savu kaut kādu šo zinību nesumu arī bet vai vīrietim ir obligāti jāgatavo arī tas ir pēc... Tas ir tām. Ļoti individuāli, kā kuram. Parunāsim tagad par recepti. Ko mēs darām ar baklažaniem? Kāpēc mēs griežam viņus tādus riņķīšus un atstājam tur sālī? Apsālīties, jā. Mēs atstājam šos baklažānus apsālīties, lai viņi nedaudz atdod no savu ūdeni, jo baklažānos 95% ir tieši ūdens, un tas ir tas, ko mēs mazliet vēlamies no viņiem šobrīd atdalīt, lai cepoties mums nebūtu tāda kā zupa, bet mēs vairāk varētu viņus pēc tam sulīgi izcept. Ir tādā lieta, mīļie cilvēki, ja baklažāni ir viena no vidusjūras tāda dārziņa. Viņš ir dārziņš. Zini, īstenībā viņš ir oga. Viņš ir oga? Es tev gribu to tā kā ķirbis, viņš ir tādā zonā, vai ne? Mana māma bieži vien gatavo baklažāni, un viņam ir arī nedaudz tu zini, ka viņa ir mazā indīgā viela baklažāniem, ir mazā indīgā viela. Tas ir tas, kas ir arī tā afrodiziaku būtība ir tā, ka mēs īstenībā nedaudz tā kā indējam, bet indējam ar to mīlestību. Jā, bet tieši šādā procesā tā indē arī pazūd gandrīz pavisam. Un mīļas meitenes baklažāniem uz 100 grammiem ir tikai 18 kalorijas. Tā kā... Jo 95% viņos ir ūdens. Jā. Tas ir tieši tas, ko mēs atdalām. Pastāsti man, lūdzu. Mēs tagad uz lieliskas virtuves virsmas izkaisam no sirds patikas miltus. Darām to, kā mēs to mīlam vislabāk darīt. Izplesties un... Jā. Izklāt kārtaino mīklu un nedaudz izrulēt viņu. Jo šobrīd mēs sāksim gatavot hačapuri. Tad paralēli, mīļie cilvēki, ko mēs darījām? Mēs paņēmām baklažanu, kurus mazgājām. Starp citu, mīzā arī. Mēs nenomizojam baklažanus. Varbūt arī uz to gribētu zināt. Kāpēc mēs nenomizojam baklažānim? Tāpēc, kad mīzē ir ne tikai krāsa, bet arī dārzeņa šīs ogas spēks. Un tas ir tas, kas uzkrājās arī no saules, no dabas, no klimata, no viss. Ja mēs nošķiļam viņu kailu, vai mēs spējam viņu vēl radīt kā jaudīgu dārzeni? Nē, mēs viņu vienkārši atstājam kā pliku baklažānu. Kurš tad īstenībā grib cepties pliks? Ir foršāk, kad ir neredz sajūta, un tāpēc mēs atstājam to mīzo. Tiešām mīzā ir ļoti daudz vielu, kas nāk no saules, kas nāk no tieši... Viņas par dievinu baklažānu, tāpēc es tik daudz, mana mamma man pastāstīja par tiem baklažāniem. Klausies, kā tu gatavosi hačapuri? Tā kā, kāpēc tieši hačapuri, kā atvaļinājuma recepte, Inesi? Hačapuri ir brīnišķīgs ēdiens, kurā mēs varam iekopot iekšā saturā un sastāvā ne tikai to, kas mums ir leduskapī, bet arī to, par ko mūsu sirds tvīkst. Un mēs liksim noteikti biezpienu, mēs liksim dažādus sierus, un mēs liksim olu, un mēs liksim visu to, kas mūsu dzīvi padara ļoti tādu piesātinātu, sulīgu, un ļoti tādu, kas ļauj atvaļinājumu laikā šo ēdienu pielāgot jebkurai tālākai mūsu maltītei.
Mēs varēsim ēst klāt salātus vai piekost kādu šašļiku. Jā. Vai piekost kaut ko tādu, kas katram ir tūs un mīļš. Tā, mīļās, Roberto, man vajag kādu hačapuri? Tulit. Cik lielā? Šī būs neliela. Jā, šī būs brīnišķīga bļoda. Un kur mums tas mazais otrs dēlīts pazuda? Viens ir šeit un vienu tur kaut kur uz vecerīgo aizsūtīja. Nē, viņš ir te. Un kur ir trešais dēlīts? Nu kā, nav problēma. Uno. Tātad baklažāni mēs vienkārši atstāsim šeit, lai viņi, sāli tur. Tas ūdens tiešām, jā, nedaudz. Un liekam te baklažāni, es tev padošu dēlīt. Paldies noskatījums, jā. Klausies, kā tu pirmoreiz gatavoji hačapuri? Kurienes, kas te gatavoja pirmoreiz to hačapuri un tā tālāk? Hačapuri es iemīlēju esot jau Gruzijā, jo Gruzija ir tā vieta, kur mans vēders gavilēja. No tā visa, cik garšīgi tur viss ir, cik brīnišķīgas tur ir tiešām ēdienu iespējas, jo ēdiens ir svaigs. Viņš ir pieejams ļoti enerģētiski, tīrs. No tā, ko daba, ko vīns, ko viss apkārtējā vide, laiz kā dzīve sniedz. Cilvēki arī, gruziņi ir tik forši, viņi dzied pa visiem kalniem, lieli deguni, forši cilvēki vienmēr viesmīlīgi, tas man baigi. Protams, arī vīni, Gruzijas vīni, kas palīdz vienmēr, lai paliks maltīte vēl garšīgākā. Man viena skatītāja raksta, man paprasa, kādu sieru tu lieto? Hačapuri ir tāds brīnišķīgs ēdiens, kurā mēs varam sakopot ļoti dažādus sierus. Un īstenībā, kā saimnieciskas būtnes, mēs varam no vienas puses iztīrīt leduskapi, no otras puses ielikt visu to, par ko mūsu sirds deg. Līdz ar ko hačapuri, tā drīkst teikt, pacieš visu? Jā. Hačapuri ir tādu gruziņu rosolu, var teikt. Tu var mest iekšā tas, kas tev arī paliek. Jā, tāpēc arī mēs liekam biespienu. Mēs liksim šodien sieru, kurš ir tāds kā Krievijas siers. Un vēl mēs liksim šodien arī kamambēru sieru iekšā, lai mēs arī piešķiltu kādu tādu garšu niansīti klāt šim ēdienam, lai mēs varētu vairāk baudīt šīs nianses, jo man ļoti svarīgi liekas virtuvē tas, ka mēs katrā kumosā izbaudam šī ēdiena nianses. Jo tādā veidā mēs vienkārši spējam sajust šo enerģiju arī caur katru ēdienu kumosu. Kamemberi ir tava ideja, jā, Ines? Kamemberis, zilais siers vai... Gorgonzola, tādas, jā. Protams, kad vietēji cilvēki Gruzijā vairāk izmanto sūgūni, sieri vai kādu no vietējiem sieriem, kas viņiem ir pieejams. Bet tas ir vienkārši tāpēc, ka viņiem viņš ir leduskapī. Kuram atpētī leduskapī ir sūgūni siers? Tas paņem un liec iekšā. Un kādas ir proporcijas? Cik daudz piespiena tu pieliec un cik daudz siera? Vai tas arī atkal liet... Tas ir par mīlestību, Roberto, runa ir par mīlestību. Uz jūšku tā teikt, jā, kā gruziņi sāka. Čūs un ņuks, kā latvieši saka. Tā teikt, jā. Tad, mīļie cilvēki, šodien mēs ar Inesību, mēs jūs piedāvāsim divas receptes. Viena ir hačapuri un otrs ir baklažāni. Pasaki man, kad būtu nosaukums? Baklažāni? Baklažāni ar paštaisītu pesto. Valriekstiem un svaigiem ķiplokiem. Es teiktu tādi, henaguru baklažāni, es patu viņus nosauktu, tāpēc, ka es nekad nebiju redzējis šo recepti, tā kā paldies tev, ko mēs šodien gatavosim. Bet, mīļie cilvēki, vai jūsu virtuvē baklažāni ir iecienīti, vai jūs gatavojat baklažānus? Rakstiet, Dolce Vita, pastāstiet mums, kā jūs viņus gatavojat un vai jūs viņus gatavojat. Tāpēc, ka es esmu itālis un baklažāni manā virtuvē ir tāpat, ka latviešiem ir dilles. Viņi vienmēr ir virtuvē. Baklažāni, zukīni, tomāti, sardiņa un vidusjūra vienmēr tie ir. Tā kā rakstiet, Dolce Vita, vai otrā radījumā, ja sakumā jūs varat droši zvanīt un pastāstīt mūs. Mēs esam ļoti atvērti. Kas tagad notiek? Kā gatavo hačapuri? Tad tur ir mīkla. Klausiet, mīkla mēs arī paši varam gatavot, vai ne? Absolūti, jā, un arī mīklē ir ļoti dažādas variācijas. Mēs varam izmantot kārtēno mīklu, mēs varam, protams, ka paši gatavot mīklu. Mums ir ļoti plašas dažādas mīklu iespējas, jo hačapuri ir tāds pīrāgs, kurā mēs izmantojam to, kas mums pašiem ļoti garšo. Šajā gadījumā mēs izmantojam kārtēnu mīklu, un šobrīd mēs iepildam pildījumu, un tūlītās ķersimies klāt pie hačapuri rullēšanas. Tā? Viens mans, viens tavs. Jā, super, rullējam. Brīnišķīgi, ķeramies klāt. Ierulējam hačapuri tā, lai visa mūsu sirds būtu līdz ar viņu cepoties. Jā. Ierulējam mīkliņas malā, iekšā pildījumu arī lai katrs kodiens, ko mēs daram šī hačapuri vēderā,
Jā, skaties, vai es pareizi daru, kā es pirmo reizi hačapurēju. Viens ir tavs, viens ir mans, tāpēc... Būs itāļu hačapuri varianti. Viens latvietis hačapuri, viens itāļu hačapuri. Man atgādina, mums arī sardīni ir līdzīgs īstenībā. Droši rulē vairāk, lai mums ir tā, ka tajā pildījuma maliņā arī ir viss, kas garšīgais iekšā, jo tā, ko tad mīklu kost? Nu jā. Un zin kā rulē iekšā tā, lai mums tā kā rulītī, tā kā čuk, jā, čādi, griez, jā. Nevis tā spied, bet tā rulē. Un tagad ej uz riņķīt un nelaid vienkārši to roku vaļā. Redzi, šitā tev uz priekšu. Jā. Čuk, tā kā tādā. Tā kā rullīti. Jā, tā kā rullīti. Drusciņi atstāsim to autentisko izmēru tā, lai un to formu tā, lai viņš izskatās tāds firmīgs. Nedaudz erotiskas arī, bet forši. Jā, Roberto, zin kā, par ko nu kurš mēs domā pirmdienas rītā? Nu jā. Es aktu nedēļu ar pareizo kāju es arī teicu. Tā. Sirds formā. Nu, man ir plašāka sirds, bet varu tu gribēji tā čiku? Nu, lai mēs varam vēl iepildīt vidū sviestiņu, lai mums nav viss tāds pārāk veģetārs. Jā, pārāk tāds, un pārāk tāds liesls, lai mums nav. Tad mēs ņemsim visu tā, lai pildījums arī mums tāds ļoti bagātīgs. Klausies, mīļa. Es uzreiz došu tev tieši jautājumu par šo. Man bija pagājušajā nedēļā Kristīne, sacītu tavā draudzenes. Čau, manā draudzene, čau, Kristīnīte. Kristīne ir, vegāna, ja? Kā tu skaties uz to, Inesīte? Tieši runājot par enerģijām, tieši runājot par vielām, vai mūs, human beings. Panna. Sí, panna. Kādā panna tu gribētu? To, kas ir cepeškrāsnīm. Tad to. Tūlīt viņa momentu. Kā tur ir, Inesi? Tu esi bijusi vegetariete vispār dzīvē? Jā, es joprojām esmu. Tu esi vegetariete? Vai vegāna? Vegetariete, jā? Bet tad šito tu neēd. Nē, šito tu ēd. Nu, tu zini kā. Zinu kā. Zini kā, jā? Nu, redz, tieši tā tas arī ir. Bet mana Kristīna Krūze draudzene ir brīnišķīga meitene, kura lieliski māk 3 bērnus barot ar fantastiskiem vegāniem burgeriem. Un man jāatzīst, Roberto, ka pēc tava brīnišķīgā šova es viņai zvanīju un teicu, un viss, Kristīne, kurā dienā tieši tu man to mācīsi? Jā, ļoti garšīgi bija. Jo tur nav jautājums par to vai, tur ir jautājums par to kā un kad. Jo viņa arī māk brīnišķīgus čijā pudiņus taisīt. Es saprotu, ko tas nozīmē, bet es neesmu viņus baudījusi, un tāpēc es vēlos ārkārtīgi pie viņas mācīties, kā tas ir. Mīļā draudzene, atgriežamies pie tevis, pie tavas receptes. Kas tur notiek? Kāpēc tu tā kā pat man liec, tagad zīmē man tu hačapuri? Tāpēc, kad man lieliski patīk, ka viņš ir tāds skaists un saulains un spīdīgs. Tas smaida un pasaulē smaida pretī kolosāli. Klausies, tad. Parastā hačapuri recepte biezpiens ir iekšā, ir sirs, biezpiens, tad ola virsū. Gaļu var likt vai var nelikt? Kā tur ir ar to hačapuri? Nu, zin kā, atkal tur ir tas... Es teiktu tā, ka, lai liktu gaļu iekšā, tad es viņu gatavotu drīzāk kā strūdeli. Jo gaļu es gatavoju, par cik man ir 3 vīrieši ģimenē, gaļu es gatavoju, un šajā hačapuri receptē es drīzāk izmantotu tādu strūdeles stilu. Un liktu iekšā maltu gaļu kopā ar sīpoliem, ķiplokiem, zaļumiem un gatavotu viņu citādā formā. Jo šis ir tomēr tāds, kā tu teici, pareizs saulsēdiens, un mēs viņam ļaujam būt tādam brīvam un vidū atstājam to sulīgo pildījumu. Kā tur ir? Cik grādi jācep un cik ilgi jāliek viņu cep? Nu, man visa dzīve notiek 200 grādos. Ļoti kārt, tāda taškenta tev ir tāds. Jā, tāpēc arī šo es ceptu 200 grādos, un cik ilgi, kāds rāda, jo, zin kā, viss ir virtuvē tomēr drusciņu uz to čuju, ņuhu un to saprašanu. Jā. Tāpēc mēs arī, varam tā likt, bet mēs viņu liksim un skatīsimies līdzi, jo mēs viņam ļausim gatavoties tik ilgi, lai mums šķiet, kad viņš ir gatavs priekš mums. Jo hačapurī mēs cepjam priekš sevis, nevis priekš viņa paša. Tas, kas man patīk no tevis, ka tu nekad paliksi bez atbildes. Tas ir kolos. Un pareizi vienmēr, gaumīgi un pareizi. Sviestu tas arī ir Ieliksim svestiņu, lai drusciņi sulīgāk, un drusciņi ir tomēr treknāk, jo galu beigās vasara arī tas laiks, ka mums vajag pietiekoši daudz enerģijas, un lai mēs nepaliktu bez spēka. Tīpaši šajā vasarā vajag arī nedaudz zinkārt. Šī ir brīnišķīga vasara, un ir karsti. Un zin, kur ir karsti vasarā, Roberto? Virtuvē!
Es jau gribēju pateikt guļām īstenībā. Nu, tur arī reizēm varētu būt ļoti karsti. Karsti ir Sardīnijā, 40 grādi, bet tur traki ar tiem ugunsgrēkiem. Bet, nu, nekas, tāpēc Latvija vismaz te ir visi mierīgi, visi tā forši. visi nokop visu laiku, jo tāds kārtīgs. Jā, man patīk, zin kā, no kamēr runāju, lai tev tomēr tev ir... Ja tu tik skaista, tu tik sakoti, tik... Ko tu neteiksi? Es tīpaši, ja tev ir rulla roka, tā vajag būt ļoti kartīgām. Lieku iekšā cept, Inesī? Varam likt iekšā, protams, jā. Ir palikušas mīļie cilvēki apmēram 4 minūtes līdz reklāmas pauze. Ko mēs ar Inesi gribētu jūs atgādināt un arī nedaudz palūgt? Lūdzu, jūsu padomi, jūsu viedokļi, kā gatavot. Nu labi, hačapuri kā hačapuri. Varbūt jums ir varianti, varbūt jums ir Latgales varianti, varbūt jums ir, nezinu, Cēsis, Siguldā. Starp pasveicinam tādiem 2 bērni, kur ir Siguldā šodien. Jā, man šodien 2 puisīši ir Siguldā pie mammas. Paldies mammai un sveicienu puisīšiem Rudolfam un Kārlim. Un sveiciens arī māsīcai Rūtei, kas ar viņiem kopā pavada šo brīnišķīgo brīvlaiku un atvaļinājumu un vasaras laiku. Jā. Un vēl ļoti liels paldies arī manam vīram Viestiram, kurš šodien pavada laiku šīs tiešraides laikā ar mūsu kopējo meitiņu Mārtiņu, kurai ir tikai 4 mēnesīši. Inese man atzīst, Viesturi, es to pateikšu, kā pirms rada viņam teica, es īsti neuztraucos par raidumu tieši raidi. Es vairāk uztraucos, ka mans vīrs pirmo reizi paliks ar meitu. Bet tas ir kolosāli, malacīs, kolosāli. Vispār, es teicu, es skatos jūsu bildes, jūs esat ļoti iedvesmojuša ģimene. Piemērs priekš daudziem cilvēkiem. Tad, Inesīte, drīz, mēs iesim reklāmas pauze pēc pāris minūtītēm. Es tev gribēju paprasīt vēlreiz, man viena skatītāja rakstīja hačapuri sastāvdaļas. Kas tur bija? Ko mēs esam darījuši? Hačapurī mēs likām iekšā biespienu un dažādus sierus. Jo vairāk dažādi sieri ir iekšā hačapurī, jo bagātinātāk un piesātinātāk ir hačapurī garša. Tāpēc mēs ļaujam šīs nianses cilvēkam atjust katrā kumosā, kad viņš iekožās šajā brīnišķīgajā, sulīgajā pīrāgā. Klausies, mīļā, kas mums sagaida otrā raidījuma daļa? Kāpēc mūsu skatītājiem jāpaliek kopā ar mums? Pirmkārt, tāpēc, ka tad mēs zināsim laimīgas beigas. Otrkārt, Roberto, ļauj man tev dot nogaršot. Jā, manis gatavotu pesto, kurš ir pēc mūsu saulainās receptes papildināts arī ar mazliet piparmētru un mazliet dillēm. Lai viņš būtu vēl dažādāks un vēl vairāk latviskāks. Jā, bet viņš ir vēl, tas bukets ir vēl plašāks. Bukets ir liels! Cik liels ir, cik liels bukets? Vēl lielāks palika tas bukets. Jā, ļoti garšīgi, ļoti. Un tu zini, kā ir, man ar šito burciņu ir tā, ka man viņai iet tā kā, es teiktu, maize. Jo mēs ēdam pie dažādiem ēdieniem, pie dažādiem kumosiem, mēs mīlam šo svaigo vasaras buķeti. Tā kā kolosāli, jā, bet arī, šis baigi, tu pēc tam pateiksi, kad tas ir sastāvdaļas, vai tas ir sekreto? Sastāvdaļas ir ļoti absolūti klasiskas, papildinot tur vēl ar mīlestību. Jo pesto sastāvdaļās mēs liekam ko? Uz pannas savus atceptus ciedu rieksts kopā ar oliveļa. Nē, mazliet ķiplociņš, lai viņš tā viss kopā sasipjās vispirms. Jā. Un pēc tam mēs svaigu pesto sablenderējam kopā ar oliveļu. Baziliku, nu, ja? Jā, baziliku, jā. Baziliku kopā ar labu pesto, ar parmezānu. Un pieberam klāt šos ciedu rieksts, kas ir apcepti kopā ar ķiplokiem. Un kas tu pieliek klāt savā pesto? Un es pieliku klāt vēl arī nedaudz piparmētru. Jā. Sapni par mojito. Lai nedaudz, tādā bet svaigs. Viņš palika vēl atsvaidzinātos. Bet viņš ir tik sulīgs un svaigs, un viņam ir termiņš vēders. Jā, termiņš vēders. Mēs viņu nevis glabājam, bet ēdam. Un ir ilgstoša garša mute, īstenībā man vēl paliek tā garša kolosāli. Tāpat kā īstā mīlestība, tā īstā garša tev paliek viss kaut kur ilgos laikus, ja tā mīlestība ir īsta. Ko mīļie cilvēki? Mēs gan gribētu zināt no jums, vai jums ir īsta mīlestība pret mums. Rakstiet, zvaniet otrā raidījuma daļā. Mēs esam gatavi jums uzklausīt. Tagad mēs dodamies pamazām čiki, reklāmas pauze. Būsim atpakaļ. Un mēs arī jūs pastāstīsim par henna, par enerģijām, par ļoti interesantām tēmām. Palieciet kopā ar mums, kopā ar mani un Inesīti. Čau, cik labā dzīve! Atbalsta lielākais specializēto dzērienu veikals Latvijā Spirits and Wine.
Atbalsta lielākais specializēto dzērienu veikals Latvijā Spirits and Wine. Lats veikali visā Latvijā! Ak, skaistā dzīve, mēs par tevi vien dziedam, kā marcipāna rozes, saldas uz galda mēs dziedam. Ak, skaistā dzīve, mēs par tevi vien dziedam, la dolce vita per sempre. Buongiorno, superigas, mēs tā kā tautas dejotāji, mēs esam gatavi tūlīņš. Buongiorno, superigas, la tuta licea, la dolce vita atpakaļ kopā ar mani ir brīnišķīgā Inese Davidsone, superiga Inese. Šodien kopā ar tevi mēs jau gatavojam pirmo recepti un šāvam iekšā tur cepeškrāsi 200 grādus, tā kā mūsu dzīve vienmēr ir. Uz 200 grādiem tas ir hačapuri, kā mēs teicam. Otrā recepte ir... Galvenā sastāvdaļā, Inesi, ir baklažani, kuri, godīgi sakot, Latvijā nav tik populāri. Tu man piekriti, vai ne? Es tev pilnīgi, Roberto, piekrītu, bet baklažani ir tie, kas ir tā teikt, pamesti novārtā nepelnīgi. Jā, tāpat kā seleri es redzu, ka ļoti reti. Bet no otras puses tas man ļoti patīk, jo tas nozīmē, ka es vienmēr savā piemājas rimī varēšu dabūt baklažanus. Jā, starp citu. Es arī steniem, ļoti labi baklažani, starp citu. Tad, par ko mēs runāsim tagad, Inese? Kā mēs gatavosim tagad baklažani? Viņi ir tur sāļi, iesaliem, vai? Atsoti, jā. Baklažānus mēs pašā sākumā apbērām ar sāli, lai viņi nedaudz atsojās. Un tagad mēs viņus cepsim uz pannas, jo baklažāni ir tik brīnišķīgs auglis, dārzenis, ogas, sauciet, kā gribiet, ka mēs viņus varam gatavot ļoti dažādi. Un baklažāni tiešām pacieš visu. Jā. Mēs viņus varam panēt. Man ļoti īpaši mīļa recepte ir panēt baklažānus parmezānu. Jā! Parmezāns un rīvmaizīt nedaudz un loņā. Dievīgas. Jo viņas ir sulīgas, nav tādas sausas tur. Tā kā tāds dārziņu kotletīts. Jā! Un, piemēram, viņas var aizstāvēt arī gaļu, jo tas tie baklažani ļoti... Jā, viņi ir tā māsa ļoti... Un atcerēties, mīļie cilvēki, ja jūs domājat par formu, tīpaši vasarā, 100 grami baklažani tikai 18 kalorijas. Ļoti maz. Tad, mīļie cilvēki, droši paņem klausulē un zvani mūs. Mēs esam gatavi jums uzklausīt un pastāstiet mūs gan, es nezinu, par jūsu atvaļinājumu ar receptēm. Vai tiešām jūs gatavojat baklažanus mājās? Kā jūs viņus gatavojat? Es saprotu, ka tu pieliek klāt, vajag daudz eļļa, lai atceptu, vai ne? Baklažāni īstenībā paši par sevi satur 95% ūdens, bet cepoties viņi ļoti daudz paņem sevi eļļu, taču pēc tam, kad viņi būs sacepti, mēs viņus noliksim uz salvetes, lai šo eļļu nedaudz atdotu atpakaļ salvetē. Jo mēs nevienmēr visu vēlamies viņus tā kā sevi, tāpēc mēs viņus noticināsim salvetē un tad liksim uz svaigas šķīvīša. Savukārt baklažāniem es atsevišķi nenotecināju šo sāli, lai mums pēc tam atkārtoti nav vajadzības likt klāt sāli, jau liekot viņiem virsū šos brīnišķīgos Roberto sakapātos valriekstus kopā ar ķiplokiem. Jā, 3 ķiploki un 2 savas sausiņas. 2 savas Jo lielāks ķēriens dzīvē, jo lielāka sauja, Roberto. Jā, starp citu. Jo lielāka roka, lielāka sauja. Starp citu, Inesīte, tu atnāci šodien pirmdienu un man pateici, Roberto, es gribu arī parunāties tiešām par katru dienu, jo katra diena mums ir atšķirīga. Ne tikai tāpēc, ka pirmdiena, otrdiena, bet ir arī ļoti interesantas atšķirības starp dienām. Lūdzu, Inesīte. Jā, mēs gribam šodien runāt par pirmdienu, jo pirmdiena vienmēr tā teikt ir grūta diena, bet īstenībā pirmdiena nemaz nav tik grūta diena. Ir vienkārši jāsaprot, kas ir šajā pirmdienā tāds, kas mums liek justies nevisai pārliecinātiem par tām lietām, kas mums ir no rīta jāuzsāk. Jo pirmdiena pēc veidiskās astroloģijas ir kūrēta ar mēnesi. Un mēnesis ir tas, kurš nes mums ļoti divpusīgas šīs sajūtas, tā kā labi, tā kā slikti, tā kā pārliecināts par sevi, tā kā bailīgs drusciņi. Līdz ar ko mēnesis ir tas, kurš pirmdienā mums neļauj justies absolūti pārliecinātiem alaši par to, ko mēs daram. Jā. Tāpēc arī pirmdienās ļoti labi ir nēsāt nevien baltas krāsas apģērbu, bet arī ēst produktus, kas ir vairāk saistīti ar balto vai pienbalto krāsu. Tiešām? Arī pērles auskuros vai balti akmeņi ir tie, kas šīs vibrācijas izlīdzsvaro. Man ir baltās kurpes, es trapju tā to visu.
pie zemes uzreiz. Lieliski, jā. Tu spēji vienkāršāk saprast visas lietas būtību. Klausies, un katra diena ir atšķirīgas, arī, piemēram, tieši runājot, kādas krāsas man jāvēl. Es to mazāko likšu, ja, Inesi? Jā, lūdzu. Piemēram, otrdienā tādu, kādā krāsās? Otrdiena cilvēks ir ugunīgs, jo otrdienu kūrē Mars, kas ir ļoti ugunīga un enerģētiski spēcīga planēta. Tas nozīmē, ka otrdienā ļoti svarīgi ir sarkans audums, kurš ir tieši pie miesas. Tas nozīmē, ka sievietēm ir lieliski iespēja otrdienās vilkt sarkanu apakšveļu. Un tas savāks viņu ne tikai enerģiju, bet arī šīs dusmas, agresiju. Un cilvēks daudz vairāk jūtās tādā saskaņā ar to, kas notiek. Nav tādi pēkšņi kaut kādi emocijas uzvirdumi, tādi, ka nevar saprast, no kurienes tas nāk. Tur ir runa par krāsām, par ēdieniem. Arī katra diena ir savi ēdieni. Piemēram, tā kā nejauši tu šodien, tu speciāli šodien izdomāji gatavot baklažānus un hačapuri. Kāpēc? Tas nebija nejauši, jo arī hačapurī mēs izmantojam biestienu, kurš ir balts. Un kāds ir hačapurī vidiņš? Jā, tur viss ir balts, un vēl baklažāni tur ir balti. Jā, balti. Balti šķīvi, baltas mūsu dvēseles, tīpaši manējā. Ko tev, Roberto, pēc brīvdienām citu teikt? Ko man pēc brīvdienām? Jā, protams, ka attīrīsim dvēseles labāk. Jā, un tāpēc un vispār. Pirmdienas, kā var būt grūti, man ir Inese blakus, kolosāli. Inesīte, kur var, piemēram, no tevis klausīties vēl šīs lietas par, es gribētu zināt par taviem kursiem. Tev ir kursi, vai tu tagad esi atvaļinājumā, kā tur ir īsti, kur var? Vēl pilnveidoties sevi. Kur var mācīties? Pilnveidoties arī sev. Vairāk informācijas, protams, ir iegūt gan manās meistarklasēs, gan lekcijās, ko es pasniedzu. Bet šobrīd es esmu ar 3. mūsu bērniņu tādā kā zīdīšanas atvaļinājumā, līdz ar ko tev tā laimina. Lekcijas es šobrīd nepasniedzu. Bet es, protams, ka realizēju sevi citādos veidos, gan caur šiem ēdieniem, par kuriem man draudzenes prasa, vai es plānoju izdot pavāru grāmatu, jo tas, ko es daru šobrīd, ir, es gatavoju. Bet ēdiens ir mīlestība, un man vajag realizēties, tāpēc es tiešām daudz dažādas gatavoju. Klausies, ja es izdevu tik skaisti, es tev varētu arī ieteikt, ar kādiem cilvēkiem tu varētu strādāt un izdotu ļoti labu pavāru grāmatu. Bet tu esi meistars virtuvē, no teviem tik mācīties. Nē, no cilvēkiem, kuri man palīdzēja. Starp citu, mums ir viena kopīgā forša draudzene, Čāvāja. Tev sveicieni lieli. Ai, tev ir ne tikai sveicieni, tev ir arī dāvana šeit, tāpēc Aija nāc uz darbu. Kas tur ir te pa dāvanu? Aijai šodien ir dāvana šāda. Aijai ir grāmatas, kurās viņas var krāsot savu prieku. Kas tas ir, mīļa? Šīs divas smuki iesaņotās, tāpēc nevar parādīt grāmatu. Jūs zini, kā ir ar tām dārgumlādēm? Ko vajag dārgumlādēm? Lielu atslēgu. Jā. Tāpēc arī šis grāmatas ir aizsiets tik rūpīgi, ka ja tikai tu viņas drīkstēs atlaisīt. Tas ir tieši tev, tāpēc viņi tev gaida šeit. Blaumaņēlē 32, gatavi 24. Mēs arī tevi gaidām. Viss labākais ir šeit, Rīga TV 24. Jā, te visas krāsas var uzzināt. Zīmējumi. Inese, arī tiem zīmējumi ir atšķirības. Ir nozīme katram. Es redzēju, ka tu zīmē, piemēram, sievietes stāvoklī, tu zīmēji ar viņa uz vēderā. Jā. Jo? Hena zīmējumiem ir ļoti dažādas nozīmes, un katra ķermeņa vietas, kuras mēs zīmējam šo hena zīmējumu, nes dažādus mēstījumus šī cilvēka dzīvēm. Un sieviete, kas ir bērniņa gaidībās, ir ļoti saistīta ar to, lai viņi iegūtu mieru, labsajūtu, līdzsvaru. Un šis zīmējums uz vēdera ļoti jau senatnīgi un autentiski ir kā zīmējums, kurš sagatavo nevienu šī jaunās dvēseles tā kā pienesumam pasaulē, bet arī šis zīmējums. Vēl piekto. Vēl čīgo, jā, piekto. Maziņa pavīda. Šis zīmējums arī ļoti sakārto sievietes iekšējo sajūtu, līdzsvaro, mierina, dot šo labsajūtu. Ja kāds cilvēks, Inese, sieviete, piemēram, kura stāvoklī, un gribat ar tevi parunāties par to, un varbūt arī kaut ko zīmēt sev uz vēderā, kā var tevi atrast? Vajag meklēt. Sākumā vajag meklēt. Es nevaru.
Nē, mālā citoties, es nevaru. Bet, jo Facebookā, vai ne? Tev ir savā arī mājas Es teiktu, Ines ir pieejama. Ines ir Mājaslapā, Facebookā, dažādos citos sociālajos tīklos, bet ir jautājums jau, ko cilvēks meklē. Tāpēc vispirms galvenais uzdevums cilvēkam ir saprast, kas ir tas, ko viņš vēlās. Bet varbūt parunāt. Un ļoti dažādos veidos arī es varu sniegt atbildes. Jo viena ir lieta, ko es varu konsultēt vediskajā astroloģijā, otra lieta, ko es varu zīmēt caur šo hēnas materiālu, trešā lieta, ko cilvēks var iegūt sev pats caur grāmatu krāsošanu. Un ceturtā lieta ir, ka cilvēkam ir iespēja atbildēt uz visiem saviem dzīves būtiskajiem jautājumiem caur unikālām intuīcijas kārtīm, kuras arī esmu radījusi tieši precīzi šim laikam, kamēr šobrīd esmu šajā zīdīšanas atvaļinājumā. Fantastika, Inesī. Inesīte, klausiet, kā ir ar hačapuri? Vai ir gatavs? Kad viņš ir gatavs? Ole? Skatāmies. Viņš tā riktīgi tur... Viņš tā. Ja mutuļo smuki. Jā, pukstē riktīgi. Pukst, lai drusciņi papukst. Pukstoši hačapurī mums nevajag. Vēl uz 200 atstājam? Jā, atstājam 200. Ok. Lai viņš papukst. Lai viņš papukst. Ka būs beidzis pukstēt, ņemsim ārā. Tā dzīvība nāk. Kā ir ar baklažāniem? Vai viņi ir gatavi? Ar baklažāniem ir lieliski. Mēs cepjam viņus lēnā garā pa kārtē, kamēr mēs pavadām šo lielisko laiku. Un mēs arī viņus varam sākt dekorēt. Es viņiem likšu virsū šo brīnišķīgo, tevis garšoto un par labu atzīto Jā, par ļoti garšīgo. pesto. Mīļie cilvēki, mēģiniet mājas, kad jūs gatavojat pesto, jo ļoti daudz latvieši, starp citu, gatavo pesto. Mēģiniet tiešām pielikt klāt piparmetru, kā Inese dara. Tiešām dot to svaigumu. Neparspīlējiet, protams, jo tas piparmetrs var palikt tāds arī... Rūgts. Jā, rūgts nedaudz. Rūgts. Kā citu rūgts. Sveicieni klāvam. Apsveicam ar kāzam. Rūgts. Un tad... vienkārši virsu nedaudz baklažāniem. Inese, viena skatītāja man prasīja, vai baklažāniem vajag šādi tik biezi viņas sagriezt un kāpēc? Zini, kā godīgi par baklažāniem ir tā, ka baklažāni ir saistīti ar cilvēku pacietību, cepēju pacietību, jo restāki baklažāni ilgāk jācep, jo šaurāki baklažāni, jo vairāk mēs jūtam, teiksim, šo dekorējumu, šo panējumu, šo visu to, kas ir apkārt un ap tiem, un mazāk izjūtam pašu baklažānu. Bet man baklažāns ir mīļš pats par sevi. Tāpēc es mīlu griezt viņu biezi, lai viņu kārtīgi varētu izjust katrā kumosā. Mana mamma liek, kad viņas taisa šādi, tad ir ne tik biezi, lai viņi arī paliek kraušķīgi nedaudz. Daudz eļļa un daudz sāli. Zinu, kas varbūt nav veselīgi, bet, sāls nav. Tieši ar baklažaniem viņš ir ļoti saistošs, jo tas ūdens. 95% no baklažaniem ir ūdens. Tāpēc. Bet, mīļie cilvēki, baklažaniem tiešām ir ļoti veselīgi. Es no sirds iesaku, varbūt jūs esat arī mēģinājuši mājās gatavot, vai jūs esat bijuši vidusjūras tur, vai Grieķija, vai Itālijā, Spānija, kur baklažani ļoti, arī Afrikas tur, vai Eģipte, Tunīzija un tā tālāk. Baklažani rulle riktīgi. Tagad mēs liekam virsū valriekstus kopā ar ķiplokiem uz katra baklažāna. Liekam no sirds, Roberto. Ja mums pietrūks, mums taču vēl mēs visu sagatavosim. Skaties, cik mums ir baklažāni, un tik mēs arī bagāti. Vēl liekam tā, lai katrā kumosā. Jā, lieka. Es pat liktu ar roku tā, lai... Kāpēc man nevitu? Čoks, tāpēc, kas tas muki. Allora, tā. Ok, liekam klāt. Un vienkārši paskatieties, mīļie cilvēki, hačapuri tūlīt būs arī gatavs. Hačapuri, es domāju, mēs varam īstenībā ņemt ārā. Jā. Izslēdzam te visu, un es jau likšu viņu... Jā, lūdzu, liekam šeit virsū. Jā. Un mēs viņā vēl ieliksim iekšā sviestiņu mazliet, un ieliksim arī super eko olu, jo mēs viņu edīsim jēlu. Es nāku pie tevis. Opalā. Tā, Roberto, uzdevums. Si? Kurš ir tavs, kurš ir mans? Manējais ir plašāks. Nosacīts plašāks. Dievs ir tik mīļš, ka viņš mums ir uztaisījis līdzīgus. Es viņu nedaudz sašaurināju, bet, manējais ir, redzam, tādā sardīņā formā riktīgi viņš ir. Tā teikt.
Mēs pieliekam klāt nedaudz sviestu vēl? Jā, mēs vēl ieliksim sviestu, jo arī veģetāriešiem nav jābaidās no taukvielām, jo taukvielas ir tās, kas īstenībā daudz labāk ļauj uzsūkties visām tām brīnišķīgajām dārzeņu sastāvdaļām, kuras mēs ikdienā uzturē lietojam. Roberto? Siemoremiem. Jā. Ko darīsim? Svaigu olu šķeļam iekšā hačapurī. Hačapurī. Katra pa vienam droši vien. Nē, tu manā aizstāvā. Jā, tāda. Pagājuši. Šuki. Tu mēs jau esam gāji forši cilvēki. Tā ir varīta ola. Tā ir super eko ola. Uno. Un es nāku. Tā vēl ir grūtāk trapīt. Es būšu kā porziņģi iztēt. Jā, 1, 2, 3. Olē. Un hačapuri... Kolosāli, viņš izskatās. Tik labs, pirmkārt, izskatās superīgi. Un otrkārt, tik apmierinošs ēdiens. Mēs dievinu hoču. Tik apmierinošs ēdiens? Jā, jo tu ēd viņu un tu esi... Roberto, kas tas pa vārdu? Labi, paēdis. Tu nezināji? Apmierinošs ēdiens. Tā. Nav ko lieku laiku tērēt. Piegriežam kaut kādus zaļumiņus vēl. Visu to, kas mums ir pieejams, drusciņi piekapājam tā, lai mēs varam izdekorēt. Baziliks. Jā, dillīts arī lūdzu, kā latviešiem pienākās. Protams. Tāda piparmetru smēja, vai jā? Arī piparmetru, svaigums drusciņi, jā. Svaigumiņu. Olē, uno, dos. Tā, kā mums ir ar laikiem? Tante Džo, cik mums ir? 8 minūtes, Ines. Superīgi, mēs visu iekļaujamies vienkārši brīnišķīgi. Cik labi, ko es vēl ne... Kinza, gribi? Tev garšo? Gribu. Gribi, tad būs. Kinza, starp citu priekš gruziņu ēdieniem ir vispār fantastiskākais. Es pat teiktu, ka mums vajag tā harakiri, Roberto. Tā, skaties, Roberto. Tā. Si. Šigā! Tādā šogun vajadzētu. Olē. Ale, vamos! Ņemsim nost, lai mēs varam visu kolosāli izdekorēt. Inese, man viena skatītāja prasa, tu gatavo tādi ēdieni, kur ir diezgan tur daudz eļļa, sviesta un tā tālāk. Kā tu turi sev formu? Kā tu vari izskatīties tik lieliskā forma? 4 mēneši, piedot man pēc 3. bērna, es tā saprātu. Nu, redz, kas ir forma slēpjās nevis virtuvē, bet sportā. Un cilvēkam vajag kustēties. Jā. Jo ķermenis ir dots lietošanai, un tas nozīmē, ka cilvēkam ir svarīgi kustēties ne tikai ejot, nesot, stiepjot un darot, bet arī vingrojot, dejojot, smejoties, ēdot. Dažādas muskuļu grupas mēs nodarbinām dažādās vingrojumos. Jā. Un es arī zinu, šobrīd, jā, patiešām pēc 3. bērniņa dzimšanas arī turpinu ļoti čākli uz paklājiņu vingrot. Un tas ir tas, kas ļoti stiprina manu gribas spēku. Jo atkārtot... Tu skrieni, piemēram? Nē, es neskrienu, es tiešām uz paklājiņa vingroju. Man ir vingrojuma komplekss, kas ir tieši muguras balstam un kas ir tieši visu ķermeņa grupu spēcināšanai, jo tomēr bērni ir jānēsā, un jo vairāk bērni, jo smagāk iepirkuma maisiņi, un jo smagāk iepirkuma maisiņi, jo smagāk atkrituma maisiņi. Jā. Tas ir jābūt spēcīgai, lai varētu visu to darīt. Un tāpēc tiešām īstenībā ķermenis atsevišķi ir arī jāvingrina ārpus visu tā, ko mēs darām ikdienā. Un tā ir tāda lieta, ko ļoti, protams, negribās vienmēr darīt, bet tas ir nepieciešams, jo mēs gribam dzīvot ļoti pilnvērtīgi, pilnasinīgi, ļoti priecīgi, laimīgi, un tāpēc mums ir jāizmanto viss tas, ko mēs varam no sevis kā resursu gūt. Kur dekorēt? Tur! Hačapuri! Hačapuri! Hačapuri, papi čulo. Olē, es pareizi daru, Inesi. Lieliski, tik skaisti tev sanāk, brīnišķīgs, meistars. Olē. Tu esi meistars, un es esmu Margarita. 7 bulakova no mums, tāda mīļie cilvēki. Te, olē, 2 glēznas te ir gatavas. Inesi, un ko daram? Uz mani viņš nav karsts. Karsts viņš ir. Viņu mēs varētu piestumt sev tuvāk. Tad varam to galdu sakt, uzklāt, jo 6 minūtes. Jā, lūdzu, tā mēs arī darīsim, jo mēs tad gribam ko? Ēst! Ko mēs nācām šeit darīt? Ēst! Nu jā, gatavot un ēst. Tie, kuri saka, ka imigrantu dzīve nav laba Latvija, nu skatieties uz manim. Paldies! Olē, vēl apkārt apasmuku. Taram! Un olē. Cik tālu, ja? Nu labi.
Nē, tāpēc, ka es tulīt to galdu gribu sagatavot. Mums vēl jābildē tantei, ja? Jā, tais. Allora, Inessi, uno momento. Uno momento. Uno sentimento. Hacciapuro, baklažano. Olē. Šitos mēs atstāsim šeit. Ir Un dos tres. Ir ļoti labi. Un dos tres. Olē. Nē, mēs neatstāsim, mēs liksim šīviem. Lielus vajagā. Lielus, te ir lieli, vai ne? Saki, jā? Jā! Paritīgo tu gribēji. Nu, bet tā kā? Tas ir tavās mājas porcijas, un es arī gribētu būt pie tevis dzīvot. Jā. Olē. Tad, hačapūri jāēd ar nāzi vai ar rokam? Hačapūri ir jālauž. Tūlīt mēs viņu arī lauzīsim. Ai, cik labā dzīve. Var oliveļa vēl virsu tur viņam? Baklažānam? Nē, jā. Nē. Jo? Jo mēs garšojam vispirms, kā gatavo šefpavārs, un pēc tam mēs izmainām to, kā garšojam uz pašiem. Pareizi, malacis. Tad, mīļie cilvēki, vēlreiz, šodien atvaļinājuma receptes ir hačapūri un baklažāni, kas ir cepti baklažāni, un virsu ir pesto, paštaisīt pesto, kur nedaudz visas sastāvdaļas klāt ir piparmetrs, un valdrieksti sakapāti kopā ar ķiplokiem. Tad liekam, vai priecājamies par dzīvi. Klausies, to hačapūri smaržo tik kolosāli, kā jāēd. Drīkst sakt? Jā, bon apetito, labu apetito. Bon apetito. Vamos. Laužam un mērcējam iekšā vidū, samaisam oliņu. Jā, cik labā dzīve. Par kolosāli klausies. Cik labas tev sanāca zaļās garšos. Tas sirds pa vidu. No to hačapūri ir baigi labā štela. Mālači tie gruzīņi. Malači mēs. Satito daži domāja, ka es biju gruzīnis sākuma, kad es piedalījos Talantu fabrikā. Tev ir talants. Nav svarīgi, no kuras fabrikas tev ir talants. Nu jā, no kurā produktu, kāds pa produktu es esmu. Nu jā, mīļie cilvēki, oi, baiba nāc. Pirms mēs beidzam. Ko? Alberto? Vēlos tev uzdāvināt šis kārts. Šis ir intuīcijas kārts, kuras tev sniegs atbildes uz visiem dzīves jautājumiem. Kā tu strādā, mīļie? Paldies tev, Lies. Piemēram, man ir jautājums, es pats sev uzdodu kartes. Tu izvēlc vienu no 27 kārtīm, un tā tev sniedz atbildi, jo šajā kastītē ir kārtis, grāmatiņa iekšā ar visām atbildēm, un tu vienkārši esi turpmāk laimīgs. Paldies, es baigi ticu šīm lietām. Tas ir tavas kārtes. Iedomājies! Kur var nopirkt kartes, ja kāds gribētu? Viss ir atkarīgs, kā cilvēks meklē. Ines ir pieejama, es gribēju to atgādināt. Nē, viestur, viss kārtībā, par kārti mēs runājam. Paldies tev, Lies, es ļoti ticu šīm lietām. Pagaršojam tagad, intuīcija man jau saka, ka baklažani ļoti garšīgi, bet tad mēs noskaidrosim. Bon appetit. Bon appetit, baby. Baby. Cik labā dzīve, Inesi. Super. Man liekas, ka nekāda olīveļa tur nevajag. Viņa ir tik sulīga, jo tas pesto ir ļoti taisīts ar ļoti garšīgu olīveļu. Jā, tur jau pesto un tā pesto olīveļa iziet cauri tam baklažānam, un viņa dod tik labi piesātinātu garšu. Man ļoti patīk, ka viņi ir biezi, jo tiešām baklažani ir ļoti sulīgi, garšīgi, gaļīgi, apmierinoši, 18 kalorijas 100 grammiem. Vispār kolosāli. Afrodiziāks. Afrodiziāko, jā. Ines, ir palikusi minūte. Es gribētu dzirdēt foršu novēlējumu mūsu skatītājiem. Varbūt atvaļinājuma novēlējumu. Vienkārši nebaidieties ēst. Nav svarīgi, cik jūs apēdat, svarīgi ir, cik jūs nosportojat. Ēdiet, sportojiet, smējieties, mīliet, baudiet. Ir taču vasarā! Nekad neslēpiet savas emocijas. Vienalga, vai tas ir labas, vai tas ir sliktas. Vienmēr dabūjiet viņas ārā. Man tas vajag, man tas patīk. Ir dusmas kāpājiet virtuvē. Un labi paēdam. Mīļie cilvēki, Inese, paldies tev, Lies. Tikamies rītdienā La Dolce Vita. Cik labā dzīve, ka es mīlu šo raidījumu. Čau, paldies jums, atā! Atbalsta lielākais specializēto dzērienu veikals Latvijā Spirits and Wine.